Re! Viss ēters ir te! Tagad kāds citāds skrien, ķer iespējas savējās, neļauj citiem apslāpēt tās. Tie ir tikai daži no vārdiem, kas caurvīd dziesmu Viss tev sanāks. Tas izpildītājs, mūziķis Roberts Bachmans šorīt viesojās pie mums. Labrīt! Labrīt! Jā, nu mēs pirms brīža tiešām secinājām, ka mums nav sanācis vismaz rīt panorāmā tikties pirmā reize. Jā, nu varbūt, Robert, arī izstāst sevi mūzikā, kas ir tā tava dzirksts, tava loma, kas tev tiešām ļauj tā radoši turpināt darboties, kas tev iedvesmo mūzikā? Nu, pirmkārt, tas iedvesmo man savas dziesmas, ko es sāku radīt tikai šī gada sākumā, varētu teikt, un viss tik strauji attīstījās, un ir jau gandrīz gada izskaņa, un es nonācu pie 3. dziesmas. Kā ir ielausties tajā mūzikas apritē? Nu, tā no tik īsā laikā. Ar savām dziesmām es teiktu, ka nav tik grūti. Nu, tad par vienu konkrēti mēs parunāsim šajā rītā. Viss tev sanāks. Kā šī dziesma atnāca pie tevis? Nu, tu ieskicē to, ka ātri, bet nedaudz vairāk par to. Tas ir, par ko ir stāsts un kā tas pie tevis dziesmas vārdi man radās jau diezgan sen. Varētu teikt, manā tādā pierakstītos vārdus tādā dzīves zemākajā savā punktā, varētu tā teikt. Un ilgi gaidīju, kad atnāks varbūt tā melodija kaut kad. Bet tas ir personisks stāsts, Personisks stāsts, jā. Personisks stāsts, un melodija radās šī gada, varētu teikt, izskaņā, jā, un tad ierakstījām, un tā esam nokļuvuši. Kas bija tas, kas pietrūka tai melodijas atnākšanai pie tevis? Kas bija tas klikšķis? Vairāk drosme, varbūt drosme un uzņēmība, palaist to stāstu tautās, kā saka. To pirmo soli spērt. To pirmo soli spērt, drosme uzņēmīja arī šajā vēstījumā, ja, teiksim, jā, no šī zemākā punkta. Nu, pirmā, otrā dziesma, kas bija, pirmā bija maijā, un otrā dziesma iznāca nesen oktobrī, nevis oktobrī, bet septembra beigās. Tā man iedvesmoja, ka jāturpina tālāk, un tad es saņēmu drosmi, varētu teikt, izlaidu jau 3. dziesmu ar saviem vārdiem. Jā, fonā arī skatītāji redz šo videoklipu. Kāds tas attēlojums ir vērsts videoklipā? Kas tur iekļauts? Nu, stāsts man tā liekas ir pavisam primitīvs un vienkārši, jo manuprāt, ka viss vienkāršais ir ģeniāls, tieši tā. Jo viss sākās ar ģimeni un beidzās ar ģimeni, es tā domāju. Tā noteikti ir. Tā ir īstā tā tur ģimene vai tomēr algoja? Tie būs vairāk aktieri. Tie būs vairāk aktieri, jā. Algo ģimeni, tā varētu teikt, jā. Un savu ģimeni vēl neuzdrošinos ilgi, bet, kas zina? Kas ir tas nākotnes plāniem, jā? Kas ir tajos radošajās iecerēs šobrīd vismaz izvirzīts mērķos? Šobrīd izvirzīts mērķos ir, pabeigt šo dziesmu, nopublicēt visur, un nākamais koncerts, kas būs tāds lielāks, kas būs Ziemassvētku koncerts, varētu teikt, tāds atskaites koncerts. 28. Decembris, tāds, Ziemassvētku noskaņās, bet vairāk arī atskaitīties priekš sevis, ko es izdarīju šī gada laikā. Brīnišķīgi ir, kur tiekties un ir arī, kur atskatīties. Jā, tas būs Ziemassvētku noskaņās, bet es domāju, ka mēs arī varam droši to teikt, ka viss tev sanāks. Jā. Un tieši to mēs arī gribētu šajā rītā dzirdēt. Jā. Uz šo vietu, kur dodos es, mani ikdienas rutīna rauj. Tā mani slāpē un grauj, un pusceļā pagurt man ļauj. To ceļu pareizo zem kājām atradis esmu. Tas ved tikai mani augšu ar vienu. Dod katram saprast savu ceļu un pareizo iet. Dod atrast atbildes sirdī savējā. Skrien, ķer, iespējas savējās. Neļauj citiem apslāpēt tās. Cēlies, mosties,
dzīvē augšu tad dosies, un viss tev būs, un viss tev sanāks. Kad tad vēl, kad vējš ir kājās, kad nogurīs es ilgošos pēc mājām, savām mīļākajām vietām dārza stūros. Kad tad vēl, ja ne dažos mirkļos, liekt par augstu, degt un dzirkstīt stājos, un vakarā tik stājos. Skrien un ķer iespējas savējās, neļauj citiem apslāpēt tās. Cēlies, mosties, dzīvē augšu tad dosies, un viss tev būs, un viss tev sanāks. Skrien un ķer, cēlies, mosties, un viss tev būs, un viss tev sanāks. Skrien un ķer, cēlies, mosties, un viss tev būs, un viss tev sanāks. Un viss tev būs, un viss tev sanāks.